Šodien uzrakstīju par dzīves saprašanas ceļojumu, viena tāda atziņa, cik tālu jūs esat dzīves saprašanas ceļojumā. Man dzīves saprašanas ceļojums man tagad 5. jūnijā būs 49 gadi, iedomājieties. Un es atceros, ka man bija kaut kādi gadi, principā, cik 30 gadu atpakaļ, 18, 19, tā var būt, tik daudz. Vienkārši ar to laiku es atceros, kad es sāku pievērst uzmanību kaut kam, kas man likās tāds, kā lai saka, ka kaut kādai darbībai ir kaut kāda likumsakarība. Un es sāku sajust likumsakarības. Katrai rīcībai ir kaut kādas sekas. Un es atceros, ka tajā laikā vēl, kā lai saka, nebija populāri ticēt ne dievam, nekādas tādas lietas mums nebija. Tad es kā ar kādiem cilvēkiem apkārtnē tikos, atceros arī savam vīram, teicu par to, ka tu nespievērsi uzmanību, kad ir kaut kādas likumsakarības. Bet es atceros, ka es vienmēr esmu pievērsis tam uzmanību, pēc tam es centos par to nedomāt un tā, bet principā es esmu atgriezies pie tā, ka tomēr es ticu, ka dzīve sastāv no kaut kādām likumsakarībām un kā mēs iegūstam panākumus vai kaut kādas izmaiņas savā dzīvē, ja mēs sākam pievērst uzmanību un izmainīt kaut ko. Bet dažkārt mēs vienkārši neapzināti, kā lai saka, iekāpjam tajā dzīvības upē, neapzināti, un mēs iegūstam kaut kādus pozitīvus rezultātus. Ir tādi cilvēki, kas vienkārši pēc nejaušības principa ir tajā dzīvības upē iekāpuši. Bet tiem, kam tas nav sanācis, tiem ir jāatrod, jo tāpatās kā visa pasaule pastāv uz kaut kādiem principiem, redzamā pasaule, tāpatās arī neredzamā pasaule vispirms pastāv, un tad tā pārtop par redzamo, ko mums diezgan grūti ticēt, bet tā viņš ir. Kad es ieraudzīju, ka sliktais nāk atpakaļ vienkārši. Attiecīgi, kā es rīkojos, kad es arī piedzīvoju kaut kādas sekas, pozitīvas un negatīvas. Un es tā kā nedabūju domu biedrus, tad es sevi ierakstīju dīvainā sarakstā. Tā es sāku domāt, ka redzot, es esmu tāda dīvaina, ka es domāju savādāk nekā citi. Un es domāju, ka, ja es tagad būtu tajā laikā dabūjusi tās grāmatas, ko es tagad vai video, kā tagad ir pieejami, tas varbūt bijis kaut kas fantastisks. Tā kā dzīves saprašanas laiks man bija pārāk garš, jo tas bija vientuļš. To es arī šodien pierakstīju savu. To, ko es gribu arī to pateikt, ka jums nav jābūt vientuļām savā dzīves saprašanas ceļojumā. Tas tāds ceļojums, kur ir vajadzīgi ceļa biedri. Un ka mēs izņemam sevi ārā no tās, kā lai saka, dīvainu kastītes, kur mēs sev esam ielikuši, ka mums liekas, ka es esmu vienīgā tāda dīvaina, kas domā tā vai šitā. Vienmēr var atrast kādu, kas domā līdzīgi. Un izrādās, ka dzīves likumi, tomēr pastāv, un mēs visi pēc tiem dzīvojam. Citreiz mēs, kā jau es teicu, nenojaušam nemazām. Un ko es gribēju pateikt vēl, kas man ienāca prātā, es jau vairākas dienas, par ko es domāju. Es ziniet, ir tāds vārds purgatorijas, Purgatorijas tā ir šķīstītava, ka tur tagad tic, ka pēc nāves cilvēks tur tā kā nonāk, man liekas, ka katoļu ticībā, ka 40 dienas cilvēks tur atrodas vai kaut kā tā, Šis vārds purgatorijas tur ir lietots, Un es vienkārši tā sapratu, ka nav tāda doma purgatorija. Nav mūsu domu šķīstītavas, nav tādas vietas, ka, piemēram, mēs kaut kādas lūkšanas sakam, jo tāpēc, ka katra doma principā ir lūkšana vai vēlēšanās ir lūkšana. Tā tad nav mūsu doma purgatorijas. Šitā te viss lielais ievads laikam varbūt līdz šitam te aizgājis, ko es gribēju teikt, ka nav mūsu domu šķīstītavas, nav tāda vieta, kur mūsu domas tiktu sadalītas. Iedomājies, ka mums ir tāda ideja par Dievu, kur viņš sēž no mākoņa malas un viņš tagad šķiro šito lūkšanu, es tev atbildēšu, šito es neatbildēšu. Iedomājieties vienkārši, cik šausmīgi priekšstats mums, ka viņš sēž un viņš tas īstenībā ir nežēlīgi, ka tagad viņš sēž, to es atbildēšu, to es neatbildēšu, to es atbildēšu, to es neatbildēšu. Bet nav tāds Dievs, kurš tagad šķirot tavas lūkšanas, to es atbildēšu vai to es neatbildēšu. Jo mēs esam radīti, pēc Bībeles teikts, ka mēs esam radīti Dieva līdzībā, mēs esam radīti kā radītāji, padomā par to lietu, kad tā tad nav doma purgatorija, nav šķīstītava, nav šķirotava, nevienu tavu domu, nevienu tavu lūkšanu, nekur neviens nešķiro.
viss, ko tu gribi, tiek piepildīts. Tavas bailes tiek atbildētas, tavs prieks tiek atbildēts, labais tevī tiek atbildēts un ļaunais tiek atbildēts. Absolūti viss, ko tu gribi, tiek atbildēts. Tas ir diezgan, kā lai saka, scary, kā angliski saka latviski, tā kā, biedējoši, ja, ka viss, kas ir mūsos, tiek atbildēts. Un, ja mēs skatāmies savu dzīvi un mums nepatīk rezultāti, mums ir tad jādomā, par ko mēs domājam, uz ko mēs koncentrējamies un kas atrodas mūsu galvā. Tas ir tas, par ko es šodien padomāju. Vienkārši to es gribēju ar jums padalīties. Ka mēs esam savas dzīves radītāji, mēs esam radīti Dieva līdzībā par radītājiem. Un tā kā Dievs radīja ar vārdu, un no kā vārds rodas? Vārds rodas no domas. Un ko doma rada? Doma rada ideju. Ja? Tas ir tāds cikls vārds, doma, ideja, vārds, doma, ideja, vārds. Un tas ir tas mūsu, kā lai saka, savu rezultātu, savas dzīves radīšanas instruments. Katra lieta, kas ir mums galvā, ja, ko mēs domājam, katra lieta mūsu galvā, kas ir rada domu, doma rada ideju, ideja rada vārdu, un tas, ko mēs runājam, rada mūsu situāciju. Tāda vienkārša loģiska sistēma. Un tas, ko mēs sakām, tas rada vārds, ja, ko mēs sakām. Vienalga, vai viņš ir labs vai slikts, ļauns vai labs, jebkurš vārds, ja, jebko mēs ko darām, ko mēs radām otrā cilvēkā vibrācijas. Ja, piemēram, kur Larisa, tagad tu man komentēji, ka tev patīk man lūpkrāsa vai ka mati vai ka labi es izskatos, paldies, jo viņa arī tā pasaka rada vibrācijas, ja, tāpēc, ka manī uzreiz rodas pozitīvas sajūta, ja, pašsajūta un prieks, ja, tu radi katrs vārds, ja, ko mēs izsakam, ko mēs rakstam, rada otrā cilvēkā vibrācijas. Un tas ir tas, kāpēc arī Bībelē, ka mēs lasām, ka Jēzus teica par katru vārdu, tu atbildēsi. Kāpēc? Tāpēc, ka ne jau, ka mēs nomirsim un ka mums būs tiesa, un ka tad būs tiesa, un tagad mēs stāvam pie galda, ja, es tā agrāk biju iedomājusies, ja, ka tā tas viss izskatīsies. Bet tas, ko es tagad sapratu, ka, nevis pēc nāves, bet es sapratu, ka nav tik ilgi jāgaida, mēs jau tagad atbildam par saviem vārdiem. Jo tāpēc, ka mēs katrs esam pats savas dzīves radītāji, paši mēs esam tiesneši, un mēs paši varam sevi ielikt cietumā, mēs varam sēdēt savā domu cietumā, savā vārdu cietumā. Un kā tas izklausās? Tas ir tas, ka mēs sakām, es nevaru, es nezinu, man nesanāk, es nevarēšu, tas nav priekš manis, citi to var, es to nevaru. Tad vienkārši tas ir tas mūsu cietums, kurā mēs sevi ieliekam. Mēs esam kā prokurori, kā tiesneši, ja mēs esam nosodījuši. Mēs esam nosodījuši sevi un ielikuši šajā te būrī, ja, kaut kādā 10x10 metru mēs varam atrasties, ja kastē mēs sēžam. No otras puses atkal mums ir spēks izlaist sevi brīvībā. Mēs varam sevi izlaist brīvībā ar saviem vārdiem, ar savām domām, ar to, kas mums ir galvā, ar savām idejām. Mēs varam pateikt, tas ir tas, ko es jums mācīju, ja, ka ir jābūt šim te vīzijai, vīzijas dēlim, ja, ka tu esi uzrakstījis, kādu tu gribi redzēt savu dzīvi. Ja mēs sākām ar to, ka mēs izvērtējām savus dzīves rezultātus, kāda mums ir tagad, un tad mēs izdomājam, ko mēs gribam, kur mēs gribam būt, bet tev ir jāzina, kur tu esi un kur tu gribi būt. Ja, tās divas lietas mēs sākām pirmajā webinārā bija tas, ja, izvērtējums, un 5. bija tas, ka mēs uztaisījām to savu vīziju, to redzējumu, ja. Tas ir ļoti divi svarīgi soļi. Mēs sākām to, mēs nobeidzām ar to, bet aiz tā 5. vēl ir šis te iekšējais darbs ar šīm te domām, lai dabūtu tos rezultātus, kādi mums bija, ja, pirmajā reizē, kādi mēs sapratām, kādi mums ir rezultāti, vai labi vai slikti. Kā mēs viņus dabījām, mēs pastāvīgi sev kaut ko teicām, ja mēs laiku sakām,
man nesanāk. Tu esi, teiksim, 40 gadu laikā pateikusi sev, dienā, ja tu pasaki, teiksim, ka tu esi 100 reizes reiz 365 dienas, tad 365,000 reižu gadā tu esi pateikusi sev, es nevaru. Un reiz 40 gadi, cik tur miljonus reizes tu esi pateikusi, es nevaru. Tad, kad tu izēsi šo webināru, ja, tas jau ir tikai sākums. Mēs, lai sevi pārprogrammētu, iedomājieties, tur cik reizes tev ir jāpasaka, es varu. Jā, tā pārprogrammēšana nenotiek tā, ka vienā dienā tu noklausies webināru un kaut ko uzraksti, un tad tu pasaki, nekas nenotiek, nekas nesanāca, nekas nemainījās. Tā nav. Tas ir šis darbs, jo kaut vai paņem, tad pati ieraksti savu balsi, vai kaut ko ieraksti, lai tu var klausīties. Atkal, ja, kad tu ieraksti, teiksim, uzraksti to savu kaut kādu tās afirmācijas. Es esmu tas, es daru šito, es varu to, man sanāk tas, ja, kad tu uzraksti un kaut vai ieraksti ar savu balsi un atskaņot, braucot mašīnā vai arī māju tīrot vai vienalga ko, ka tu vari runāt līdzi sev, ja, ka tu pārprogrammē to savu domāšanu, ka tu nedomā par negatīvām lietām, bet ka tu domā par šīm pozitīvajām lietām. Mēs esam šie te savas dzīves radītāji, ja, un cik ļoti nopietni, ja, ka mums pat ir pateikts, ka mums atbildēsim par katru vārdu, jo šis katrs vārds rada kaut kādu vibrāciju, kaut kādu reakciju mūsos. Ja, mēs jau savu dzīvi sabojājam ar saviem vārdiem, ar domām, vai arī mēs radām kaut ko labu, vai arī, jo tas ir liels spēks, iedomājieties, mums ir spēks, radīšanas spēks. Ja mēs esam radīti Dieva līdzībā, mēs esam radītājas, ja, jāsaka, jo šī grupā mēs esam sievietes. Tā kā tas ir tas, par ko es šodien domāju, ja, tā kā es gribētu, lai jūs atceraties vienu lietu, ja, ka nav doma purgatorija, neviens tavas lūkšanas nešķiro, visas tavas domas tiek atbildētas vai nu ar plusu, vai nu mīnusu, bet tiek atbildētas, un ja tie rezultāti nav tādi, kā tu gribi, tad sāc pati taisiet savā galvā to purgatoriju, tās domas šķirot un domā, kas ir tavā galvā, pierakst uz papīra, apskaties, kas ir tavā galvā. Otrs ir, ka mēs par saviem vārdiem atbildam, mēs neatbildēsim kaut kad, kad mēs nomirsim, tur nebūs tāda, varbūt, es nezinu, varbūt būs, varbūt nebūs, bet principā mēs atbildam jau tagad ar savu dzīvi, jo mēs vai nu sevi ieliekam cietumā, vai arī mēs sevi izlaižam brīvībā ar to, kas ir mūsu galvā, tie mūsu vārdi. Es vienkārši neesmu tik bieži, jo tāpēc, ka es ļoti bieži darbā un pēc darba es šitik labi neizskatos. Es jūs nobaidītu ar to, kā es izskatos pēc darba. Bet tagad es šodien biju brīvdienas, atpūtos un izgulējos un tad es varēju atnākt. Bet labi, tā, čau!